kā pareizi eļot Berneta B33 šujmašīnu. Pirmā lieta, ko vispār daram, tas ir izslēdzam šujmašīnu un izraujam no rozetes ārā. Tad iepazīstamies ar instrukciju, soli pa soli, kā to daram, un tagad praktiski aptuveni parādīšu. Katru darbību fotografēt, lai pēc tam varat patilt atpakaļ bildes un salikt šujmašīnu tā, kā viņa bija. Tad, nu lūk, taisam šeit visu vaļā, izņemam spolīti, šīs divas lipas ārā. Oi, tas nebija sāpīgi. Un šī ir tā vieta, kas jāeļo. Tātad šeit smuki sākumā pirms eļošanas visus netīrums birstīti iztīram ārā. Ieļojam un ar lupatiņu izsmērējam varbūt mazliet to eļu, lai nav gluži tāda pilas. Tur nākamā lieta, vai arī viņi pati eļojās īstenībā. Tas ir labs jautājums, tas būtu jāpaprasa Bernetas pārstāvjiem. Varbūt, ka tur nemaz nevajag neko smērēt, bet vienkārši tas mehānisms ir tāds pašs eļojušs, tā varētu teikt. Otra lieta ir, bet to varat precizēt komentāros. Otra lieta ir šeit, uzreiz aiz pēdiņas, es pietuvināšu. Šeit ir tāda vieta, kur pilina eļiņu, divas piles un vairāk neko nevajag. Tas arī viss. Nu, pagaidām tā. Tās ir divas vietas, kur eļo šujmašīna B33. Katrai šujmašīnai var mazliet kaut kas atšķirties, tad meklējiet pamācību, lasiet. Tas noteikti ir katras šujmašīnas pamācībā pieminēts.